šovakar pēc darba jābrauc šopēt. Čau visiem! Labvakar! Labs vakars jūs mājās. Jā, esam ar Arvi iebraukuši Ķīsī, pasēdēt uz dzīvo. Šogad man otrā reize. Pirmajā bija dažas tukšās copītes un viss. Un šā ir otrā reizīte, ka mēģinās kaut ko uz dzīvo. Man ir kaut kāda varētu būt ceturtā, bet vispār cik ir pabūt šogad, baigi bēdīgi. Sākās ar grūtībām ar maiļu noķeršanu. Jā, vispār parasti tas bija, 10 metieni ar kāsnats un bunduls ir pilns. Te bija kāds 110 metieni un izglābt tas, kad no salmām bijām paņemt barību līdzi. Arahis ar biskvītu. Jā, tas mailēm garšo. Ne tikai breikšiem mailēm arī. Jā, tad iebarojām višķiņu pie niedrēm, tad tur, paldies Dievam, saskrēja gan raudiņi, gan plicīši, un tad vismaz bija ko paņemt līdzi, jo likās jau, ka šis video nebūs, jo mēs vienkārši nevarējām neko dabūt, ar ko vispār ir iebraukt pasēdēt. Bet neko, vakars solās būt foršs. Vakars foršs, silts, vējiņš kaut kāds ir. Domāju, kāds siltiņi būs. Jā, kur tu viņus liksies? Labi, te jau redzēs, jā. Aigaram pirmā copa šodien. Jau ir. Ir? Nav. Saule tieši objektīvā, šis siluets tūlīt mēģinās piecirst zivi. Mums ir otrā copīte šovakar. Ceru, ka būs rezultatīvi. Man nesanāca uzsēdināt zivi. Domāju, ka viņš neāk, kur viņš uz puci zem ūdens, bet augļies, vai arī viņš nāk šeit. Tas būtu izcils scenārijs, jā. Man liekas, ka viņš točni ir jau te kaut kur. Varētu būt. Kaut kur sāk iet pēc. Iet kaut ko. Būt vai nebūt? Jau ir labs. Davai, ņem sāķi. Jā, sāsās. Smūks. Jā, šitais ir. Šis džekiem Garminā noderēts noteikti. Kaut kāds 40 varētu. Tūlīt nomērīsim. 7. Tāpat, smūks asars. Laidi vaļā. Šitam laikam nevar pateikt, pasauc mammu. Čau. Tā, mums trešā copīte šovakar. Atkal sanāk bišķi pret sauli, bet nekas, mēģināsim atkal nofilmēt, kā šitais siluets piecert. Pirmā zils laivā bija smuks asarīts, jā. Paskatīsimies, ko mums atnesīs trešā copa. Vakars foršs, smuks. Jā, sākumā baigies bezērs, tas, ka bišķi kraku, bet tad smuks dienunies, viņš maziņš uzpūst. Es domāju, ka jābūt smukai zivī. Kaut kas ir, bet nav nekāds baigies. Jā, tad es atstāšu ieslēgt un mēģinās iesmelt. Jā, varbūt arī. Mums tik maziņš nav. Tas atkal asars smuks.
kalnītis. Mēriņš izskatās. Jā, varētu. Jū. Jā. Forši. Nu, forši. Nu, ko, kaut kādu laiciņu sēžam. Ir bijušas 3 copītes. Es savējo nerealizēju, Arvis savējās realizēja. Ir smuks asars un viens mēra zandartiņš 46 cm. Jā, tas priecē. Vismaz asaru mēs palaidām, bet atbrīvojām, lai jau nav ko lielos ņemt uz mājām. Bet zandartiņš visticamākais iegulsies kaut kādā... Tagad ir 20 pāri 8. Tā ka mums vēl ir vairāk kā pusotra stunda laika. Tas mērķis, ka mēs līdz 10 varētu pasēdēt. Tā doma ir, paskatīsimies, kas un kā. Bet domāju, ka vēl kaut kam vajadzētu uzcipēt. Vismaz tādā čiliņā nav ne sacensības, ne kaut kas aktīvs, tādā pasīvā režīmā pasēžam, vienkārši vakars foršs. Drīz vasara beigsies, jāpakaifo bišķiņi. Jā. Tā kā, skatoties. Cerēsim, ka būs vēl, jā. Jā. Arvim vēl viena cope. Kaut kas uz vakaru ir sācies. Un atkal uz to pašu pusi. Jā, pašā vietā. No vienas točkas viss nāk. Bet tur arī kants ir tieši uzreiz aizmugurē. Redzēsim. Paliela raudiņu bija virsū. Tad tev tu īdeka nokodīs. Nevajag man līdeku. Varēsi pārsieties. Līdeku man nevajag. Jā, tiem, kas grib pamēģināt, diezgan svarīgi šitajā brīdī ir ar roku padot auklu ārā, lai viņš nejūt vispār neko. Par sistēmu es domāju, ka tu varēsi vēlreiz pastāstīt, parādīt cilvēkiem. Reizi, bet, tāpat tas jautājums. Tāpat cilvēki vienmēr prasa, tad varēsi vēlreiz izstāstīt. Labi. Vēl gan labs. Es ņemu sačuku, iefilmēju vēlāk. Otrs mēra zandartiņš. Šitais jau smuka kaut kāds pie 50. Bet normāls fēliņš tur sanāca. Likās, ka viņš aizgāja. Tagad iepozē ar visu zandartiņu un var izstāstīt, kas tev tur par fēliņu bija. Fēliņš nebija kā fēliņš, bet piecirtu. Pabāz uz kāba, tu vēl kabini. Jā, es tūcās atkabināšu. Jo viņš, laikam aiz kants bija aizvilcis, es piecirtu, likās, ka liela zils. Un tur pēkšņi palika baigi brīvs. Viņš kaut kā nodeva gar kanti un aizgāja. Bet par laimi palika. Pacēl bišķi augstāk viņu un palika par laimi galā. Jā, tāds 50 būs. Super. Forši. Super. Vakariņām būs būt. Super. Ko? Pamainījāmies ar Arvi vietām, lai viņš var parādīt. Nekā siluets, kā jāaprīko makšķeri pareizi uz pludiņu. Kāds? Es teiktu 2,70 un tad diezgan jaudīgi. Viņš rokās nav jātur, parastā stīku šķiet līdz 80 gramiem cestis. Tur vienalga varat atnākt ciemos uz salmām, tur ir lēti varianti, ko var paņemt uz tirgu. Pilnīgi vienalga. Uz polīti tieši tāpatās. Ir kaut kāda veca salmos polīti, 2,5 izmērs, lieciet 3000, 4000, pilnīgi vienalga. Nē, pilnīgi man liekas, ka nav. Nevajag tur 800 vai 1000 polīti. Maziņās, protams, ka nevajag. Šitā jau teoretiski pa mazu, bet savu funkciju pildīja gadiem. Es teiktu, 3000 jau sākot no kaut kāda 30 eiro derēs polītā. Pītā aukla. Es teiktu, liekat pītā nevis monofilo, jo monofilā nogrimst, un tad baigi grūti saprast, uz kuru pusi pluts ir aizgājis, un nokontrolēt grūti ir. Pītā, nezinu, tas pats 1,2, 1,5 pēc Japāņiem saies. Pludiņš, slīdošais, mēs tad sopējam, ir kaut kā 3,5 metri. Attiecīgi vajag slīdošu pludu. Forma pludiņam ir svarīga. Jā, labāk, lai ir smailāki un garāki nekā īsāki un resnāki, jo tad, zandars nejūt to pretestību, kas viņam ir diezgan... Tālāk slīdošais sviniņš, jā. Slīdošais sviniņš, jā, ir, ja pludiņš ir 10 grami, celtspēju, es lieku 8 gramu sviniņu, lai maile mazāk var pakustināt un kaut kur aizvilkt. Tālāk parastais griezulītis un 0,28 fluorkarbons. Un parāda āķīti tulplāna apmēram cik liela. Āķītis ir 1,0, olnerītis. Man liekas, ka mums tur bija iepakojums. Tās paskatīsimies.
vai tā arī bija, vai tā nebija. Reku šitais te, kas ir 5-0, 3-5-5, 1-0, āķītis. Maili varam caur apakšu lūpu un cauri pa nāsi ārā. To tu parādīsi nākamā jā, uzāķējot. Jā, mēs arī liksim. Maili, nu un mezgls slīdošais ir obligāti. Vai iet caur gredzeniem. Jā, to silikonu stoperīšu šitam te nedara, jo viņi strēkst iekšā gredzenos metot un maila aizlido vienkārši projām. Vienkārši to pašu 028 fļuriku paņemiet un uzsieniet mezgliņu tādu kā sienu, ja ir āķis ar saplicināto to galiņu, nevis ar cilpiņu, bet ko uz kātiņu uzsien. Nu viss, un tad tas fluorkarbons slīd pat lauku. Un vēl pastāstīja, ka to mezgliņu tu lietas krietni augstāk vēl. Pludiņš guļ. Pludiņš guļ, lai viņš tur pie kanciņas iemetas, lai viņš tā kā bez mazliet kā gruntinīti tur guļ un visi kārtībā nav vajadzīgs. Jo ir vēja, ir strauma, nu tad viņš tur ies kaut kur LR ratā. Mēs topējam 3,5 metros pie kants, nu viņš aiziesies kants, kur ir 7-8 metri. Var jau, protams, cerēt uz pelāģisko, bet, nu, tas ir tā, nu, baigi. Tagad vēl parādi, kā tu aizskabini maili. Jā, un varēsim gaidīt nākamo copīti. Jā, reku, mums ir, tas ir rudulīts. Rudulīts, lai vēl padzīvojās. Rudulīts uz vakaru. Jā, to mēs. Tas jātur kaut kāda raudiņš. Raudiņš te strādā šodien. Neredzu jēgu, kāpēc liku kaut ko citu. Viens punkts labi strādā šodien. Nu, reko redzēt, jā. Tad paņemam cauri apakšžoklim un pa nāsi ārā. Nu, viss, esam gatavi darbā. Arvis, kamēr telefonā kaut ko skatījās, viņam kātu gandrīz no laivas izrā. Jā, es ņemu sačuku. Mēģināsim. Man liekas, ka tā ir līda. Vai nu liels zandars. Tūlīt redzēsim, pluts jau atnāca. O, kaut kas negrib nākt. Jā, labs. Kaut kas negrib celties augšā. Vai man liekas, ka liels zandars. Un atkal tai pašā punktā paņēma. Oho. Šitais ir labinieks. Šitais ir labs. Nu, Arvi, kāpēc tev rociņa drēb? Pirmais šitādi izmēr šogad. Nu, šitais jau ir smugs žanīts, jā. Re, kur viņam rēta kaut kādu šitajā pusē. Jā, tas ir kaut kur vai no putnu vai kaut ko dabūjis. Nu, super. Vai nomērīsim tu smukulīti un bildi tev uztaisīšu. Skaisti. Jū. Nu, smuki, 61. Uz mērlēm tas rakstīts atlaid zandartu no 60, bet šitam nebūs. Nu, Arvim šodien ir kaut kāda fortūna. Tikko pārmeta, re, kur jau plūcis. Es nezinu, kamerā gan jau, ka neredz, bet tagad iet, re, kur prom atkal. Kā? Re, kā malts. Nezinu, 10 sekundes kurš. Jā, tikko iemeta momentā pagrāba kaut kas atkal. Nē, nu forši. Nu, smuki iet atkal prom. Jau otrais gājieniņš. Šoreiz uz otru pusi iepriekšējās visas zivis vilka tā kā prom. Labi. Te interesantāk ir Arvi filmēt kā plūdu, kuru varbūt neredz. Bet man joprojām rokas trīs pēc iepriekšējā. Tā tieši gribēju prasīt, pastāsti par emocijām, un te jau uzreiz nākamais. Jā. Nē, nu, fantastiski. Man jau kaut kā likās, ka, nu, visu šogad, ja nav, tad nav. Nu, tad nav ko te braukt uz to dzīvo. Bet, nu, tagad man liekas, ka es atbraukšu vēl toči. Nu, aizgāja riktīgi. Jā, tur atkal tāda parūpi rauda bija. Nu, nepatīk tas gājienu virziens. Nu, skatīsimies. Ir. Tā, ņemam sačuku. Mēģināsim nepārtraukt filmēt. Oi, nu šitais tiešām ir maziņš, jā. Šitais ies apakaļ. Bet nu apskat kā, tev tur tā viena točka šauja riktīgi labi. Jā, mums ir 4 kāti ienas, strādā tikai viens.
forši nav ierīs. Nē, nu, īstenībā izdevies vakars, jā. Un zini, kas ir dīvaini, man ir 100% realitāte. Es nevienu neesmu. Nē. Man bija viena copa un tā pati nerealizēta. Noteikti jānobrauc gar pašu laivu, gar pašiem plūdiņiem, nu, standartiņš. Malacis, jā. Aigaram otrā copi, otrā iespēja. Iet. Smuki iet, jā. Nu vairs neiet. Nē, iet. Lēnais gājiens. Nu jau gan aizgāja. Nu, doj. Tā zāle patraucē. 100 punktu zāle, vai ne? Jā. Zinām šitos. Nu, izdevies vakars. Jā. 7 copas kopā, laikam, sanāk. 7 copas, jā, 5 realizētas. 2 nerealizētas. 2. Man liekas, tas bija viņš. Bet nē, nu, forši, jo bija jau tāds bišķiņ jau depresijāks, kad vispār nekas nesanāk, mēles dabūt nevar. Un viss ir slikti, un tad iebraucām, bija pilnīgākais bezvējš, un laiva pilota stāv griežās pa 360 grādiem. Visi pludi, viss tur tā bija stulbs sākums. Beigās, jā, smuks foršs vakars, pulkstens ir gandrīz 9:30, tas nozīmē, ka mēs kāds 20 minūtes vēl pacupējam, tūlīt uzliks svaigas ziltiņas visur un mēģinās vēl kaut ko dabūt. Jā, bet nu forši. Nē, nu ir arī tā forši. Vispār smuks vakars, nu, cik vasara drīz tiešām cauri, tad izbauda šitādu vakaru. Jā, beidzot tā feina salikās, un tas lielais žanīts tik forši tur, nu, jā. Tas bija smuks. Tā kā... Nu, vēl paturpinam, jā. Vēl paturpinam, jā. Aigaram bez copas paņēma. Arī nospūļ, tas vasars, purināja normāli. Nu, jā. Bet tu vispār gribēji vienkārši pārmest un jā. Nu tur mazā vīķīte. Un asars bija, smuki purināja. Jau 3 neizvēlētas. Nu, ap šito vajag neizskait. Traucē. Ārā tumšs nevaram nobeigums vēl ārpus. Jā, nu, forša vakara copīt sanāca pēc tādas darba dienas īstenībā ideāli vienkārši. Jā. Kā vecajos labajos laikos. Jā, nu, Arvim vienkārši izcila, man vienkārši forša. Tā kā, nu, cerams, ka patika video. Ja kas, droši brauciet uz Salmo. Visu pastāstīs, parādīs. Jā, Aigars ir Skandrielā, es esmu Piedrujas ielā. Tā kā viss, ko mēs tur copējām, viss ir pie mums uz vietas, tā kā mierīgi brauciet ciemos un būs arī jums forša loma. Paldies, Arvu, par copi. Paldies un tev. Pārējiem čau, tiekās veikalā uz ūdeņiem un viss kaut kur, jā. Jā, čau.